22. martā Daugavpils novada domē tika rīkota uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde, kurā piedalījās Daugavpils un Krāslavas novada domes pārstāvji un eksperti, uzņēmēji, pagastu pārvalžu vadītāji un lauksaimniecības konsultanti. Šis tikšanās mērķis ir turpināt uzturēt dialogu ar uzņēmējiem, dzirdēt jaunāko par Eiropas Savienības fondiem gan lauksaimnieciskajā ražošanas nozarē, gan arī nelauksaimnieciskajā nozarē. Tāpat mērķis ir dzirdēt pētījuma rezultātus, kuru veica SIA konsultanti par Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmēju darbības vidi un sagaidīt jau kaut kādas vēsmas par to, kā šie pētījumu rezultāti iespaido mūsu turpmākajām darbībām. Kas, piemēram, būtu piedalīšanās projektos, lai aktivizētu uzņēmēju dalību savu produkta mārketingā vairāk, tātad izmantojot internetu, apgūt tās prasmes, lai var izveidot savas mājaslapas, nesarežģījot to līdz programmēšanas līmenim, bet lai katrs pats var apkalpot savu mājaslapu. Tāda mums ir tā iecerē. SIA konsultantu veiktais pētījums tapis ar Eiropas sociālā fonda atbalstu. Kā atklāja izpētes rezultāti, šobrīd novada uzņēmēji par lielāko šķērsli biznesa attīstīšanai uzskata krīzi, valsts atbalsta trūkumu, birokrātiju un nodokļu slogu. Diemžēl ierobežojošs faktors ir ne tikai finanses, bet arī strādnieku trūkums un zemais pieprasījums, ko iespaido iedzīvotāju pirktspēja. Lielākās iespējas attīstībai tiek saskatītas Eiropas Savienības finansējuma piesaistē, kā arī jaunu pakalpojumu un inovāciju ieviešanā. Daugavpils un Krāslavas novada stiprās puses ir infrastruktūra, atrašanās pierobežas teritorijā, lauksaimniecības un amatniecības tradīcijas, kā arī turisma iespējas. Šobrīd Daugavpils novadā gandrīz 80% reģistrēto uzņēmumu ir zemnieku saimniecības. Uz pusi mazāk ir SIA, privātie uzņēmēji un komersanti. Lai izceltu veiksmīgākos uzņēmējus Daugavpils novadā un radītu arī jauniešos interesi par nodarbošanos ar privāto biznesu, ir radusies iecerē izveidot gada balvu uzņēmējiem un jauniešu konkursu Ideju kausu. Daugavpils novada uzņēmējs 2011 vēl gan nav apstiprināts, bet jau varam runāt par dažām būtiskām lietām šī konkursa ietvaros, respektīvi uzņēmēji un jebkurš Daugavpils novada iedzīvotājs ir laipni aicināts pieteikt kādus sev zināmu uzņēmēju nominācijās gada ražotājs, gada pakalpojuma sniedzējs, gada amatnieks, gada jaunais komersants, gada partneris. Tādējādi mēs godināsim tos uzņēmumus un uzņēmējus, kas to ir pelnījuši, savā veidā arī popularizējot viņus un viņu produkciju. Ideju kauss ir ideju sacensības iniciatīva, kas vairāk tendēta tieši uz jauniešiem, ieskaitot skolu jaunatni. Tā būtu ideju sacensība tādiem jauniešu biznesa plāniem, kas arī līdz ar šo konkursu labākie biznesa plāni iegūtu savu veidu atpazīstamību un iespējams arī palīdzību realizācijā. Mēs šodien ar uzņēmējiem runājām par tā saucamo mentoringu, kad uzņēmējs var dalīties ar savu pieredzi un varbūt mēs saņemsim pa kādu aizbraukušu jaunieti mazāk. Pašvaldība un uzņēmēji vienojās, ka jāturpina tradīcija rīkot tirdziņus pavasara, vasaras un rudens sezonās, lai pilsētniekiem būtu iespēja iegādāties svaigu lauku produkciju. Izskanēja arī piedāvājums veidot tos tematiskā veidā, lai pircēji varētu iepazīties ar plašo garšu un izskata daudzveidību pat viena produkta ietveros. Tā varētu būt piemēram stādu parādi pavasarī, siera tirdziņš Jāņos un zemeņu izstāde vasarā. Ideju ir daudz. Atliek tikai tās veiksmīgi realizēt.